Es esmu mūziķis, esmu daudz pavadījis gadus uz skatuves, gadi iet. Jā, man jau ir pensijas gadi, bet nesen satiku vienu paziņu, kur man stāstīja tādu interesantu lietu par mūža apdrošināšanu, pensijas apdrošināšanu. Prasu vienam, prasu otram, viens tā īsti izskaidrot man nevar, kas tāds ir. Tāpēc šodien esmu aicinājis uz sarunu speciālistu no Compensa Life, kuru man sīki izstāstīs, kas tas ir mūža pensijas apdrošināšana. Man blakus šodien Sandra Stūra, Compensa Life eksperte. Gribu saprast vienu lietu, kas ir mūža pensijas apdrošināšana. Skan kā dziesma, bet ko tas nozīmē? Jā, sveicināt, Žorž. Gan skan labi, gan ir labi. Mūža pensijas apdrošināšana, tā ir iespēja pensijas gadus pavadīt daudz drošāk un ērtāk. Tā ir iespēja, ko vajadzētu izmantot katram, kam šogad paliek 65 gadi un kas taisās doties pensijā. Jā, izklausās ideāli. Tas ir laikam viss, ko mēs meklējam. Kad esi sasniedzis valstī noteikto pensionēšanās vecumu, kas šobrīd ir 65 gadi, tev ir jāpieņem ļoti svarīgs lēmums, kā saņemsi savu uzkrājumu. Tā ir nauda, kas ir krājusies tavā otrā pensijas līmenī visu tavu darba mūžu. Šis ir lēmums, ko tu pieņem šī brīdī, un viņš ir neatgriezenisks. Pagaidi, neatgriezenisks? Jā, tev ir divas iespējas. Pirmā iespēja, tu vari pievienot uzkrāto kapitālu valsts pensijai, jeb tā saucamā pirmam līmenim, apvienojot abas šīs izmaksas vienā ikmēneša izmaksā. Otrs variants ir noslēgt mūža pensijas apdrošināšanu, un šeit jau būs daudz draudzīgāk nosacījumi. Tas sanāk, ka man bija izvēle, bet es neko nezināju. Būtu es zinājis. Tiem, kam šogad jāiet pensijā, atcerieties par mūža pensijas apdrošināšanu. Nākamais jautājums pavisam konkrēts. Kāpēc ar mūža pensijas apdrošināšanu saņemt pensiju ir ērtāk, kāds strādā, kāda ir iegūma? Tātad, uzticot otrā pensijas līmeņa uzkrājumu valstī, tu saņem ikmēnešu maksājumu un neko mainīt tenī nevar. Savukārt, noslēdzot mūža pensijas apdrošināšanas polisi, ir pavisam citādāk. Tu vari izvēlēties izmaksu regularitāti. Vienreiz mēnesī, vienreiz ceturksnī, vienreiz pusgadā vai vienreiz gadā. Tātad tu esi pats savas naudas saimnieks un nosaki, kādā veidā to naudu saņems. Bet kāpēc ir svarīgi saņemt retāk, bet vairāk? Tā ir iespēja ieplānot kādu lielāku pirkumu vai varbūt kādu ceļojumu. Iespēja pašam kontrolēt, kādā veidā, cik bieži un kādu apjomu tu to saņem. Tātad ir iespēja saņemt retāk, bet vairāk vai mazāk un biežāk. Un šeit es varu pastāstīt ļoti foršu pieredzes gadījumu no apdrošināšanas. Compensa Life birojā vērsās kliente ar vēlmi noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu. Un viņa jau bija izvēlējusies gada izmaksas regularitāti, un uz jautājumu, kāpēc šāda izvēle, viņa atbildēja, kad man meita dzīvo ārzemēs, un šī ir brīnišķīga iespēja visa mūža garumā vienreiz gadā nopirkt avio biļeti un aizbraukt apciemot savu meitu un mazbērns. Saprotu, tātad mūža pensijas apdrošināšana dod lielāku izvēles brīvību. Pilnīgi precīzi. Jautājums no manas paziņas. Kur paliks mana nauda, kad manis nebūs? Un šis ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, par ko daudzi arī nezina. Ja uzticēsi savu otrā līmeņa kapitālu valstī, viņš paliks valsts sistēmā un mantinieki neko nesaņems. Bēdīgi. Jā, bet ja noslēgsi mūža pensijas apdrošināšanu, tev ir iespēja norādīt vienu vai vairākus mantiniekus, kas šo naudu mantos. Tie var būt bērni, draugs, dzīves biedrs. Tādā veidā nodrošinot, ka nauda paliek pie tuvākajiem vai ģimenē. Tad tas nepaliek sistēmā, bet paliek ģimenē, paliek tiem cilvēkiem, kas tev ir svarīgi. Tieši precīzi.
Tā ir ļoti gudra iespēja, kā savu uzkarāto kapitālu atstāt saviem tuvākajiem pēc savas aiziešanas. To es nezināju, bet tagad es zinu. Un jūs arī. Tas, kas man vēl uztrauc, kad ir jāpiesakās. Viss ir pavisam vienkārši. Ienākot pensionēšanās vecumam, dodies uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, izdari izvēli mūža pensijas apdrošināšana, sagaidi no aģentūras dokumentu, kas saucās paziņojums, vērsies pie mums, Compensa Life, noslēdz līgumu un saņem izmaksu visa mūža garumā. Izrādās, tas viss ir daudz vienkāršāk nekā domāju. Būtu es to zinājis iepriekš. Paldies, jā. Ziniet, es esmu dziedājis daudz dziesmas par mīlestību, par laiku, kas aiziet un paliek, bet, diemžēl, neesmu dziedājis par pensijām, neesmu dziedājis par pensijas apdrošināšanu. Nu, tādas dziesmas, protams, ka nav, bet šodien es daudz noskaidroju pie speciālists, un arī tagad jūs to visu labi ziniet, un ne tāpēc to vajag laicīgi darīt, ka jums šogad paliek 65, jeb nākošgad noskaidrot, lai nav pēc tam jānožēlo.